Apaļu jubileju šogad svin daudzas diasporas organizācijas, kas veidojušās pēc Otrā pasaules kara. 80. gadskārtu sasniegusi arī viena no senākajām pēckara trimdas organizācijām – Latviešu kopība Vācijā. Tāpat laban raugās nākotnē un akcentē diasporas iespējas atbalstīt Latviju, it īpaši iespējams krīzes gadījumā. Plašāk stāsta Līva Karlsone sadarbībā ar Latviešu.com. Latviešu vienošana Vācijā 80 gadu garumā noteikti ir lielu svinību vērts atskaites punkts, un tieši tā to īstenojusi Latviešu kopība Vācijā. Taču organizācija tikpat rūpīgi skatās arī nākotnē, tāpēc svētkiem sekojošajā fórumā aplūkotas arī galvenās diasporas un Latvijas aktualitātes no izglītības un finansējuma līdz drošībai. Īpaša uzmanība šoreiz veltīta diasporas iespējām palīdzēt stiprināt Latvijas sabiedrības noturību krīzes situācijā. Ko mēs esam Ukrainas kara laikā iemācījušies, ka mums kaut ir sevi jāsargā. Un tas nav tikai militāri, bet tas ieskaita jebkur mums. Un tas nozīmē arī, Mārija vēl pirmī teica, mēs esam pār 40 000, kas dzīvo diasporā, un kāpēc, lai arī to diasporu iesaistītu. Tāpēc Aira kopā ar kolēģiem izstrādājusi dažādu krīzes situāciju izspēles uzdevumu, lai ne tikai teorētiski spriestu, cik svarīga ir diasporas iesaiste, bet ķertos pie praktisku ideju meklējumiem. Diaspora Vācijā ir pirmie eksperimentālie trusīši, uz kuriem šāda ideju ģenerēšanas taktika tiek izmēģināta. Un tad pēc šīm 20 minūtēm tad mēs lūgsim katrai grupai pāris vārdos izstāstīt, kas tad ir tas izšķirošais diasporas iesaistē Latvijas civilajā aizsardzībā. Ņemot vērā visas Vācijas latviešu biedrības, nav skaidrs, kurā biedrībā darbojas kāds speciālists. Vai ir mediķi, vai tehniķi, vai strādnieki, vai cilvēkiem, kuriem kaut kāds specifisks zināšanas, kuras krīzes situācijā varētu noderēt. Tas varbūt būtu vienīgais, ko aktīvi varētu izdarīt kā biedrība, uzzināt, kādi man cilvēku resursi, ar kurām prasmēm. Piemēram, Jānis pats aizraujas ar radiolietām. Mēs sapratām, ka ar Jāņa palīdzību, starp Baltijas valstu radioamatieriem un Vācijas radioamatieriem uzturēt radiosakaru tīklu un sadarbību. Jo visi normālie sakari, ar ko mēs esam pieraduši ikdienā tagad sazināties savstarpēji, tie vairs nebūs pieejami. Entuziasms likt lietā savas prasmes jūtams arī citos dalībniekos. Es domāju, no savas puses. Es mācētu kaut kādas hakeru lietas, kaut kādas vietības lietas izdarīt. Sabojāt karmu, sabojātiem ļaundariem dzīvi. Bet tas tā no manas puses. Tas ir tavs resurss. Tas ir mans personīskais resurss, kas no savas programmēšanas zināšanām varētu šo izdarīt. Lai palīdzības koordinētāji Latvijas pusē vispār zinātu, ka diasporā ir cilvēki ar konkrētām zināšanām un vēlmi krīzes brīdī iesaistīties, ļoti būtiski ir jau tagad izveidot resursu katalogu ar cilvēkiem un organizācijām, kas gatavas piedāvāt ļoti konkrētus atbalsta veidus. Kā vēl viens interesants aspekts izkristalizējās latviešu valodas uzturēšana augstā līmenī arī jauniešu vidū, lai brīdī, kad tiek nodota kritiska informācija vai instrukcijas rīcībai, valoda nebūtu liekas šķērslis ātrā informācijas apritē. Eiropas Latviešu apvienība apsver līdzīgas prāta vētras rīkot arī citās valstīs. Līva Karlsone, Latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.